Čau visiem! Šodien esmu Anijā, kā vienmēr, un atvainojiet, ja jūs dzirdat šo skaņu, jo ārā ir negaiss. Un tad, kad es jau biju uztaisījis vienu manu Oskaru video, jo man to paprasīja viens cilvēks, AskFM, video tomēr neielikās YouTube'ā, kādas problēmas, tāpēc es uzfilmēšu jaunu manu Oskaru video. Tā. Es pati uztaisīšu šādiem burciņu, jo man saplīs lādītē, tāpēc tā saucamā sinepju burciņu, un es viņu apdeklupēju ar tādām rozīšu salvetēm. Man ir skaisti burciņi tagad, kur es varu savus gadus noglabāt, tāpēc sāksim ar to, kad es ņemšu savus Oskarus un vienkārši rādīšu jums. Sāksim ar to, kad es ņemu tādus parastus sērkanas bumbiņas, un viņas vienkārši šīs bumbiņas, es nevaru pateikt, kurš viņas nopirku, jo šīs bumbiņas, es viņas nenopirku, viņas uztaisīja mana klases biedrene, viņa nodarbojas tādām lietām, un jā. Šīs bumbiņas man uztaisīja klases, man bija arī zils, un šis ir tāds zemšāds autums, tāds. Es nezinu, kur man palika zilās, tāpēc, nē, jā. Nākamai arī ir, ko uztaisīja man klases biedrenē, šos viņa man uzdāvināja. Šī ir tāda taurenīša. Šos taurenīšus viņa man uztaisīja tad, kad mums bija pavasarā klases vakars. Klases pusiņš, un tad viņi mums uztaisīja. Šos es nopirku Norvēģijā toreiz, tad, kad daudz zina, es braukāju uz Norvēģiju. Šos es nopirku Norvēģijā. Jā, vienkārši tādu. Šie Oskari maksāja 4 eiro. Tas ir tur kaut kas, neatceros, cik tur bija tās kronas. 4 eiro. Šos pirku Latvijā. Šie ir no karameles. Un šie bija 5 eiro. Pandiņas. Šos taisīja arī mani klases bēriem, bet šos viņi man uzdāvināja. Tad, kad mums bija, es neatceros, kā tam teikt, svaps. Es zinu, ka šis nav iekšā, tāpēc, kad šis nebija tāds svaps, tas bija vairāk kā Ziemassvētku svaps. Tas bija vairāk tāds kā Ziemassvētku svaps, un mēs klasām vienkārši man vajadzēja ar viņu, un viņi bija šos jaukus iekšā. Tā. Nākamie man ir šie burvīgi kaķīši, kur ir no aizmugures un viņi ir tā kā no aizmuguras. Un tāpēc viņam nav tā kā atstiņas, viņi ir no aizmuguras. Un iemaksāja, es nemaldos, 3 eiro. Man dieviņš šos Oskariņus vienkārši sirsniņas ar rozā tādu iekšeņu, bet man viņi vienkārši tā patīkās. Viņi var pielikt pie kā un jā, un tāpēc man ļoti patīk, un es neatceros, cik viņi maksāja, jo es viņas pirku ļoti sen. Tad viņas atradu. Un šīs bumbiņas es pirku tad, kad man bija jāiet uz kāzām, manas mammas brālā krustdēla kāzām. Un šos arī taisīja, un šos Oskars taisīja mana klases biedrene. Mana klases biedrene.
tādas vienkārši bumbas, šī arī bija tā svapā. Kur ir sarkanā? Es atvainojos, tas bija mans brālis. Tad nākamajā uzgariņa ir šāda zīlonīši. Es nevaru atrast otru. Tagad momentā viņi izstāsta šādi. Un šie zīlonīši ir ļoti skaisti. Man ļoti viņi patīk. Viņa ir man labākā draudzene. Es noliku Džīnu, lai pārdotu savu jauno kotlonu. Tādi paši zilonīši. Viņi ir ar vienkārši sirsniņu vidu zilo. Man ir mīļākā krāsa zilo, man ir patīk ziloņu, man viņas uzdāvināja. Un man ir vēl Oskara, bet man sāk apnikt šis zilo. Viņš ir tāda, ko es pat uztaisīju uz tam burēļu pielkotīšus aizņemos no klases pienām. Un, ja vēl ir runa par šiem auskariem, tad vēl ir arī šie. Vikija pēdējo kraktu pārdod. Tu esi mana draudzene, tev jums jādomā par mani. Tā. Vot tā. Tas viss man. Pirmkārt, kas īsti ir tas Frenkijs? Viņš bija šo fans, kas aizrakstīja viņai e-pastu, un viņa kļuva draugi. Šis man arī uzdāvināja. Jā, viņš man atrakstīja, ka man mājā nodrā Twitteriet dizainē. Man vairs ir Oskars dāvinājis, bet man Oskars ir viņa mamma nopērk. Vērkal zaļas bumbiņas. Piepēc viņš jau dzīvo manā mājā bez īres līguma. Īres līgums viņam bija. Līgumu es noslēdzētu. Tad vēl ir šeit dažādas pucītes. Pucītes. Te ir daudz pucītes. Un man tā viņš grib pirkt māju. Džīna vēl ir tava māklere. Protams, īrnieki taču atradu es. Tu teici, nebūtu Džīna tava draudzene, tu būtu viņu aplaidusi. Vai pēc šīs pieredzes tu viņu noliktu vēlreiz? Tad vēl ir šīs. Protams, es kaut ko pamainītu. Un pēdējie auskarīņi ir šie. Draugiem cilvēki Amori. tas bija ļoti smagi. Tu biji atbraukus brīvdienās, kad viņš ielaicās, viņš nopirka māju un tā diena aizstāvēja tukša. Māja tika izremontēta, viņš izvācās Vēl ir šie zelta auskarīņi. Un tad es jums īsti briljanti. Tos man uzdāvināja uz manu 10. dzimšanas, tas bija ļoti sen. Un Mēs uzdrošinās prasīt īri, ja viņš veids būvdarbus. Bet viņš izgājas ar vienu sienu un ielika paklāju. Tagad saprotu, ka mājā vispār vajadzētu palikt tukšā. Frenkijs bija atlikt savu baltās mēgās. jā, cerams, patīk šis video un visu arī man dāvana, kad es nepatīk, ka viņš ir nopietni. Tad es varētu uzspēlēt laiku šis video, laikam, ja jums patīk šis video, jums patiks arī man pārējie video, un jūs spēdīsiet subscribe manam kanālam. Un tiksimies kādu citu dienu. Atā. Atkal nav taisnība.